Kā atpazīt bezmiegu? Ja mēs runājam par bezmiegu, es pirmkārt piedāvātu nodefinēt, kas tad īsti ir bezmiegs. Mums visiem gadās tā, ka ir kaut kādu svarīgu notikumu priekšvakarā vai arī pēc pārmērīga stresa mums ir grūtības aizmigt. Un tas ir absolūti normāli. Ja tas gadās šādi tad, šeit mēs nerunājam par bezmiegu. Par bezmiegu jāsāk runāt tad, kad cilvēkam vakarā ir grūtības aizmigt 30 minūtes un vairāk, tad pamostoties naktī un cilvēks nespēja atkal ieslīgt miegā 15 minūtes vai arī tas laiks ir ilgāk, un arī pamostoties no rīta vai pirms modinātāja cilvēkam atkal nav iespējas ieslīgt atpakaļ tajā miegā. Bezmiegs vai arī miega trūkums sāka ietekmēt cilvēka dzīves kvalitāti. Piemēram, dienas laikā un arī visās dienas garumā parādās pārāk liela miegainība. Cilvēks kļūst ļoti viegli aizkaitināms. Cilvēka reakcijas ātrums palielinās, tad reaktivitāte palielinās. Runājot par kognitīvām funkcijām, piemēram, var novērot atmiņas pasliktināšanos, tiek novērotas uzmanības un koncentrēšanās spējas grūtības. Cilvēks, teiksim tā, var arī lēnāk domāt, lēnāk apstrādāt informāciju. Tiek novērotas krāsas garastāvokļa maiņas, cilvēkam krīt enerģijas līmenis un samazinās arī kopēja vitalitāte. Jāatzīmē, ka miega trūkums vai miega traucējumi nav saistīti ar kaut kādiem citiem faktoriem. Piemēram, cilvēkam ir kādas izteiktas fiziskās sāpes, diezgan loģiski, ka cilvēks nespēja aizmigt vai arī tas miegs būs trausls. Noteikti arī jāņem vērā tas, vai cilvēks nelieto kaut kādus medikamentus, piemēram, beta blokatorus vai kādas noteiktas grupas antidepresantus. Jāskatās, vai cilvēkam nav kaut kādas psihiskās saslimšanas, un arī vai cilvēks nav lietojis alkoholu vai nav smēķējis arī tieši pirms miega, kas arī var ietekmēt gan aizmigšanu, gan arī miega kvalitāti. Jāatzīmē, ka šie miega traucējumi dalās uz akūto bezmiegu un hronisko bezmiegu. Akūtais bezmiegs ir tad, kad cilvēkam sūdzības pastāv līdz 3 mēnešiem, taču hroniskais bezmiegs, ja šīs sūdzības pastāv 3 mēnešus un vairāk un turpinās nedēļā vismaz 3 reizes. Kas tad ir miega higiēna un kāpēc tā ir svarīga? Miega higiēna ir pasākumu kopums, kas labvēlīgi iedarbojas uz miega regulējušiem mehānismiem un arī psiholoģiskiem aspektiem. Un mēs varam tulīt uzskaitīt, kas tad ir īsti tā miega higiēna. Šeit būs daži no miega higiēnas punktiem. Ievērojot miega higiēnu, jācenšas dabūt pēc iespējas vairāk dienas gaismas. Tā varētu būt dabīgā gaisma, saule, vai arī tā saucamās gaismas kastes. Noteikti ir jāpiekop aktīvs dzīvesveids, jāiekļauj tādas lietas kā fiziskās aktivitātes, un fiziskām aktivitātēm jābūt ne mazāk kā 60 minūtes dienā, bet ne vēlāk nekā 3-4 stundas pirms paša miega. Noteikti vajadzētu atteikties no stimulējošiem dzērieniem pēc pusdienlaika. Mēs runājam par kafiju, par zaļo tēju, par kakao. Noteikti vajadzētu atteikties no alkohola 3-4 stundas pirms miega, jo alkohola reibumā cilvēkam ir nepieciešams ilgāks laiks miegam, cilvēkam miegs kļūst trauslāks. Alkohols veicina gan krākšanu, gan arī traucē elpošanai, un arī noteikti jāpasaka tas, ka arī alkohols traucē arī blakus gulētājām. Noteikti jāpasaka ne arī smēķēšanai, jo smēķēšana veicina krākšanu un arī aizprosto elpceļus. Smēķēšana stimulē organismus. Tas ir, protams, absolūti pretējais to, ko mēs gribam panākt, ja mēs vēlamies aizmigt. Ir jāsako tam, lai nevajadzētu pārēsties pirms miega, jo tad, kad mēs ēdam, mēs noslogojam savu gremošanas sistēmu, un tā kā visas sistēmas organismu miega laikā atpūšās, gremošanas sistēma noteikti darbosies, un tas padarīs miegu diezgan trauslu. Kas ir pieļaujams tikai neliela uzkoda, ja tas tiešām ir nepieciešams. Būtu nepieciešams atturēties no viedierīču lietošanas, tajā skaitā arī televīzijas 1 stundu pirms miega, jo zilā gaisma bremzē melatonīna izstrādi, un zilais ekrāns arī aktivizē galvas
smadzenes. Galvas smadzenes tiek aktivizēts arī lielas informācijas plūsmas dēļ, un tas ir pavisam pretēji tam efektam, ko mēs gribam panākt, lai smadzeņu aktivitāte samazinās, lai mēs varētu ieslīgt miegā. Noteikti vajadzētu padomāt par vides pielāgošanu kvalitatīvam miegam. Šeit mēs runājam par pareizo matraci, kas atbilst muguras problēmām, vajadzībām, par ērtu gultas veļu, par spilvenu. Ir jāpadomā par maigu gaismu vai arī aizkariem, kas netraucē kaut kādam ārpus gaismām ienākt iekšā mūsu guļamistabā. Šeit noteikti vajadzētu parūpēties par to, lai netiek dzirdēti kaut kādi trokšņi. Ja mēs nevaram gulēt pie trokšņiem, noteikti vajadzētu lietot ausu aizbāžņus vai arī iegādāties balto trokšņu producējošo ierīci, kā arī atrast un ievērot savus personīgos miega rituālus. Piemēram, tas varētu būt kāda mierīga nodarbe, žurnāla, grāmatas lasīšana, mandalu krāsošana, zīmēšana, podkastu klausīšanās austiņās. Tad varētu būt puzles likšana un arī kāda pastaiga arī svaigā gaisā. Tie varētu būt relaksācijas treniņi, apzinātības prakse un arī mierīga mūzika. Noteikti jāpasaka ne snaudaļošanai pa dienu, jo tieši diendusa samazina miega spiedienu uz vakaru pusi, un cilvēkiem, kuriem jau ir problēmas ar miegu, tas tikai sāsinās to problēmu. Pielāgot sev un ievērot vienu un to pašu gan gulētiešanas laiku, gan arī celšanas laiku, un arī atcerēties, ka gulte ir vieta tikai atpūtai un intīmai tuvībai, nevis darbam, socializēšanai un arī citām blakus lietām. Kā stress ietekmē miegu? Miegam un stresam ir divvirziena savstarpēja cieša saistība, proti stress ietekmē miegu un arī miegs ietekmē mūsu reaktivitāti uz atbildi no ārpuses, tajā pašā laikā atbildes uz stresa reakciju. Mūsu smadzenes uz stresu var rēģēt ar miega pasliktināšanos, kas akūta stresa gadījumā ir samērā loģiski. Tā ir akūta bēdz vai sastingsta reakcija, kad mums ātri jārēģē uz biedējošo stimulu, lai izdzīvotos. Un te mēs, protams, nevaram gulēt, līdz ar to miegu regulējušās sistēma funkcijas samazinās, bet nomodu veicinošās funkcijas aktivizējas un ļaujot tādā veidā mums izdzīvot šajā akūtajā periodā. Cilvēki, kam nervu sistēma un arī miega sistēma ir reaktīvākas, pārēdz lielākas grūtības ar iemigšanu un arī pārēdz lielāku un ilgāku pamošanas laiku naktī. Savukārt hroniska stresa gadījumā mūsu nervu sistēma tiek ilgstoši aktivēta, kāpinās kortizola līmenis, nervu sistēma ir uzbudināta un pieslēdzas arī negatīva domāšana, aktivēs dažādas bailes, un tas negatīvi, protams, ietekmē miegu ilgtermiņā.